zinot to, cik svarīga ir zemcietība, esam iekļāvuši vienu jauno šķirni, kuru šogad arī piedāvājam jums, un tā ir Invigor 2040 ar izcilu zemcietību. Pagājušajā gadā par sala izturību un zemcietību mēs pārliecinājāmies Igaunijā, šogad arī Latvijā. Un tagad mēs esam ražošanas laukā, kur mēs varam arī redzēt, ka tiešām šī šķirne ir ar ļoti labu zemcietību. Un šeit laukā, kur esam, kur rudenī ir uz 1 kvadrātmetra sētas 35 sēklas, varam redzēt, ka ir pārziemojuši gandrīz visi augi. Un šobrīd izskatās, ka varējām pat sēt mazāk. Runājot par piemērotāko sējas laiku, šī šķirne ir piemērota optimālai vēlai sējai. Kāpēc? Tāpēc, ka rudenī viņa samērā strauji attīstās. Tāpat arī mums ar vien populārāka paliek tiešā sēja. Šī šķirne ir maz jūtīga uz kaut kādām augsnes nepilnībām tieši sēšanas laikā. Viņa spēja labi to pārvarēt un labi spēcīgi augi attīstās. Tātad piemērota tiešai sējai. Augi ir liela augumā, un te var redzēt, salīdzinot ar mani, pat garāk nekā es, bet tāpat laikā viņai ir ļoti laba veltras noturība. To mēs arī pārliecināsimies vēlāk, bet arī šobrīd pēc ziedēšanas, kad attīstās pāksteņi, var redzēt, kad ar veltras noturību viss ir kārtībā. Ja mēs runājam par slimībām, tad šī šķirne ir izturīga pret fomozi un ir arī novērots, ka parāda ļoti labu izturību pret balto puvi. Lieliska izturība vēl arī ir pret pāksteņu atvēršanos. Un tas ir vēl viens papildus bonus, kas palīdz mums saglabāt ražu. Un, ja mēs runājam par nogatavošanos, tad šī šķirne ir vidēji vēlina. Tātad kulsim drusku vēlāk, bet līdz ar to ražas potenciāls viņai arī ir krietni vien augstāks.